braucu meklēt lokāciju, kur filmēt, un te pēkšņi sāku grimt. Uz tāda neliela slīpuma. Es domāju, ka tā bija zīme, ka tālāk nav jābrauc. Labi, ka kvatri atpakaļ gaitā izbraucu. Īstenībā es biju diezgan izbrīnīts no tā, cik daudz skatījumu ir salasījusies uz video ar mežu. Tā ka esat uzprasījušies uz turpinājumu. Šīs video būs paredzēts tiem, kas grib uz šo sfēru tikt. Tēma ir diezgan interesanta. Īpaši svarīgi tiem, kas vispār neko nezin par meža izstrādes darbiem. Kāpēc svarīgi būs tiem, kas vispār nezin neko par mežu, bet zin, ka tajā ir daudz naudas? Tu sēdi kabinetā, džojstikus raustīji un viss nauda nāk. Tā nav patiesība daļēji. Operatori ar pieredzi zin, par ko es runāju, bet tie, kas galīgi neko nezin par mežu un tikai zin, ka tur ir nauda, es gribu atvērt acis un daļēji pat arī atvieglot dažiem uzņēmumiem dzīvi, tāpēc, ka tie cilvēki, kas grib uz mežu, nokārto tiesības, atnāk uz mežu, ierauga apstākļus un saka, nē, es šeit nestrādāšu. Sāksim ar minimumu, kas ir nepieciešams cilvēkam, lai tiktu tādā sfērā. Tas ir B kategorijas tiesības, TR3 kategorija un taisnas rokas. Tas ir galvenais minimums, kas ir nepieciešams. Bet šis minimums nedod neko tev, nekādas prioritātes. Prioritāte būs tiem, kam ir pieredze. Tas ir 100%. B kategorija. Kāpēc ir svarīgi? Tāpēc, ka uz mežu nenāk autobusi. Tu nevarēsi ar autobusu atbraukt uz turieni, tevi neviens pa lielam nevedīs. Varbūt, ja kaut kāds kolēģis, tas ir svarīgi, lai tev ir mašīna. Un B kategorija, lai tu vari aizbraukt uz to vietu, kur notiek meža izstrāde. Taisnas rokas, kāpēc ir vajadzīgas? Ir jāpastrādā arī ar rokām. Nav tā, ka tev ir jāsēž kabinetā un vienkārši ir džojstikus jārausta. Būs jāremontē, būs jāskrūvē, šīs tās jāpadara, un ja tu, tā teikt, čainiks esi, nu nav tev tur vietas. Kāpēc prioritāte ir cilvēkam, kam ir pieredze? Jauniņais, tas, kas no nulles atnāk uz mežu, viņš izved ļoti mazu kubu daudzumu. Viņš nezina, kā rīkoties ar tehniku, tīši vai netīšai, viņš viņu var salauzt. Šļūtene sapraut vēl kaut ko, tīrākā traktora laušana. Tālāk. Slikti apstākļi mežos ir. Ir meži labi, bet tas ir retums. Parasti tas ir purvainas vietas, un ja purvā nepareizi vest ārā sortimentu, var iebraukt dziļi auzās, iesēdināt viņu. Kā arī viņš var sortimentu sajaukt. Kaut kādā kaudzē ielikt to, ko nevajadzēja ielikt, vai ielikt brāki. Tātad, lēni strādā, degvielas iznīcināšana, nepareizi strādā, lauž tehniku. Sliktos apstākļos var iesēdināt traktoru, neērtības sagādā, tāpēc, ka izvilkt ārā var vairākas stundas pazaudēt. A stundas, tas ir nauda. Un var savest brāki. To var visu iemācīties laika gaitā, bet, doma ir skaidra, ka prioritāte būs tam, kam ir tā pieredze. Pieņemsim, ka tev ir mašīna, ka tev ir B kategorija, taisnas rokas, tu to visu varēsi pārvarēt. Ir jānokārto TR3 tiesības. TR3 tiesības principā iegūstamas pa nedēļu. Teorija jāapmācās un neliela braukšana pa figūrām izbraukt. Tas arī viss, un tad tiesības kabatā. Ok, pieņemsim, ka tu nokārtoji tiesības. Pa lielam visiem ir absolūti vienalga uz tavām tiesībām. Tad, kad tu nokārto, nedomā tā, ka tev visas durvis vaļā un visi gribēs, lai tu nāktu pie viņiem. Tiesības pa lielam neko nenozīmē. Bet ja uz koledžu aiziet un izmācīties koledžā, un tad varbūt ir iespējas, ka paņems darbā bez pieredzes. Tur varbūtība ir krietni lielāka nekā tā, ka tu aizēji no ielas, tiesības nokārto un atnāc uz kādu firmu. Izskatās, ka saule tūlīt man acīs spīdēs, vajag mainīt lokāciju. Tālāk pieņemsim, ka tevi paņem darbā. Ar ko tu sastapsies atnākot uz darbu? Gan ar mežu, gan ar to dzīvi tajā. Daži atnākot uz turieni, es nezinu, uz ko viņi cer, bet ir vairākas reizes dzirdēti stāsti, ka
atnākot un ieraugot dzīves apstākļus mežā, cilvēks negrib strādāt. Viens no cilvēkiem arī bija komentāros pierakstījis, ka viņš ir pārāk lepnis putnis, lai dzīvot tādos apstākļos. Kas ir tie sliktie apstākļi, uz kuriem cilvēki nenāk strādāt? Tagad vasarā, piemēram, ir diezgan traki. Ja tu nakti nostrādā, tev gribas gulēt, un tev jāguļ dienā. Dienā saule tā spīd, ka tu gaļa, kur cepas iekšā tajā vagonā, neiespējams nemaz gulēt tādā karstumā. Un es uzskatu, ka tā ir lielākā problēma vagonā dzīvot. Izčekarēts režīms un gulēšana dienā. Adekvāti domāju, tas ir reāli problēma. Kāpēc citi negrib, es nezinu. Grib viesnīcās dzīvot vai mājās, lai pupi rokās ir ceļuks viņam vajadzīgs. Ir arī jārēķinās ar to, ka internets tur vispār nekādīgs. Mēdz arī būt tā, ka pat nemazākā zonas nav, tu nemaz arī pazvanīt nekam nevarēsi. Tu esi vienkārši atdalīts no civilizācijas, absolūti. Tev ir tikai vagons un traktors, un viss, vairāk nekas. Kas nav gatavs šitādiem apstākļiem dzīvot, jums nav ko darīt mežā, tā ka varat nemaz nepretendēt uz tādu darbu, tā ka tas nebūs ceļš priekš jums. Ok, pieņemsim, ka tu esi baigais čalis, un tevi visas šitās problēmas nemulsina, un tu esi gatavs dzīvot vagonā bez nekādām problēmām. Tālāk tu sastapsies ar traktoru, kurš gan jau ka nebūs jauns. Kas tad ir švaks tajā vecajā tehnikā? Viņa izticamāk, ka ir drusku sačakarēta, un varbūtība, ka viņai kaut kas plīsīs, arī ir diezgan milzīga. Tas nozīmē, ka tev vajadzēs viņu skrūvēt. Nav tā, ka tu atnāc un tu vienkārši rausti džojstikus. Tev ir jābūt mehānikam. Tev ir jāzina, kā tehnika strādā, kā to remontēt, jāspēj diagnosticēt problēmu, jāzina, kā to risināt, un nevajag baidīties smērēt rokas. Es tagad runāju par sīko remontu. Piemēram, šļūtenes plīst, kaut kādi šlangi, kaut kādi vadiņi, kaut kas notiek vienmēr tajā tehnikā. Vienmēr kaut kas var aiziet greizi, un kad ir jāremontē. Dzinējā problēmas, tur šur viss kaut kas var notikt mežā, un nav garantijas, ka tas notiks tad, kad ir saulains, vai tad, kad ir diena. Tas var notikt gan naktī, tas var notikt gan lietus laikā, un tev tajā lietu arī vajadzēs iet skrūvēt to traktoru, lai tā tehnika iet uz priekšu. Tev ir ķēdes jāģērb attiecībā no tā, kāds ir tas meža stāvoklis. Jānospriego tās ķēdes. Var arī ritenis būt caurs, un tad ir veselu riepu jāmaina. Bet tā riepa, viņa ir milzīga. Vieglajai mašīnai pamainīt riepu diezgan smieklīgs pasākums salīdzinot ar traktoru. Ja tas viss skaitās sīkais remonts, kas tad ir lielais? Tur var viss kaut kas plīst. Tilts priekšējais vai aizmugurējais jāskrūvē ārā, jāņem nost. Kaut kādas razdātkas, tandēmi, sūknis, manipulātors. Konkrēti man tikās paskrūvēt gultni. Tas, kas savieno traktoru ar piekabi. Šito ten gultni, kas vidū stāv. Tāds uz pāris dienām pasākums. Nav jau tik vienkārši īstenībā to darīt, bet tas viss ir darāms. Nē, tas nav iespējams. Zaļi. Ja tu neko nezini par meža mašīnu uzbūvi, tas īstenībā nekas traks nav, tāpēc, ka laika gaitā tu visu iemācīsies, tāpēc, ka tev būs viss iespējamais, lai to darītu. Ja kaut kas noplīst, ir jātaisa apkopes un tā tālāk, tu vienkārši to dari ar citiem pieredzējušiem cilvēkiem, un vienkārši viņi tev stāstīs, kas ir jādara. Ja tu nokārtoji tiesības, tev ir mašīna, tu gatavs kakāt mežā, cīnīties ar kūkaņiem, nav bail smērēt rokas, lai sarumentētu traktoru. Ja tu esi visam tam gatavs strādāt, ir jāzina arī ar ko tu strādā. Ko tur ko zināt? Meža mašīna strādā ar kokiem. Jā, strādā ar kokiem, bet koki ir dažādi, pareizi. Forwarders ir tas, kurš šķiro. Jāšķiro gan pēc kokas sugas, gan pēc garumiem, diametriem, pēc kvalitātes. Sortimentu visādu. Baļki, sīkbaļki, finieris, gulsnis, tāra, tehnoloģiskā koksne malka. Un galvenais, ka tas vēl ir
jāskatās pēc kvalitātes. Katram pasūtītājam ir savas kvalitātes prasības, piemēram, tādi kā Latvijas valsts meži. Tur, man liekas, var atsevišķu video taisīt. Tur ir tādas prasības, ka šīs video var aizvilkties līdz pat vairāk nekā stundu, man liekas. Par krautuvi, šķirošanu un kvalitāti kopumā. Nekādai pagalītei nedrīkst būt kaut kur citur, kur tai nav paredzēts būt. Tāpēc, ka kokvedējs viņu aizvedīs uz to firmu, kas ir pasūtījuši koku. Un tad, ja tur konstatē, ka ir brāķis iekšā, pakalpojuma sniedzējs var pazaudēt peļņu. Viņam var noņemt summu. Nav kvalitatīvi veikts darbs. Diez vai tavam bosam tas patiks. Tā, protams, neizmirstam arī tādu faktoru kā veselība. Jo šajā sfērā veselība labi vien tā var sačakarēt. Ērces, tas it kā mežā vazājas, var dabūt kaut kādu slimību. Naktīs strādāšana, režīms izčakarēts. Tad arī redzes bojāšana tā, ka tu naktī strādā. Un mugura. Muguru sačakarēt, man liekas, 1 un 2 šajā darbā. Tāpēc, ka ir braukāšana pa celmiem, vienmēr krātīšanās tāda, kā arī skrūves ir tādas nopietnas. Labu pamatīgu vajag tādu spēku pielietot, lai skrūvētu skrūves. Kā arī mēdz atbraukt ciemiņi pie tevis uz darbu. Tie ciemiņi ir kvalitātes kontroles pārbaude. Un par mazāko kļūdu čpoknуть var. Un ja tās kļūdas turpināsies, nebūs rezultāta pēc šitiem čpokiem. Un tad jau būs arī sūdi firmai. Par to saldāko daļu tā peļņa, tā nauda, tā kā ar lāpstu grāb. Viena maiņa kaut kur tur, nezinu, 8 stundas iet. Vai var pa 8 stundām nopelnīt 150 eiro? Jā, var. Vai var pa 1 nedēļu nopelnīt 150 eiro? Arī var. Vai var pa 1 dienu nopelnīt 0? Var arī tā būt. Tur tā nianse ir tāda, ka daudzi faktori neatkarīgi no tevis. Ja, piemēram, detaļa kaut kāda trūkst, tu gaidi, kamēr viņu piegādās. Un tad tava maiņa, vai kolēģi, vai jūsu abas maiņas ir sačakarētas. Un traktors vienkārši stāv, un tu arī nevari neko lietas labā izdarīt. Tu to detaļu nevari tā sev ātrāk dabūt. Vai, piemēram, ja pabeidz cirsmu, tev ir jāpārbrauc, un tad tas tralis tev ir kādu brīdi nav pieejams, un tev ir jāgaida to fūri, kamēr viņš atbrauks. Tas arī laika zaudēšana. Un pa to laiku nekāda peļņa nenāk. Varbūt dažām firmām ir tā saucamā dīkstāve. Citur viņas nav, un tad arī tu vienkārši neko nevari padarīt, bet nauda neiet. Un arī uz mājām tu nevari aizbraukt. Kādi prikoli vēl var būt? Vēl kolēģis var iesēdināt, vai tu pats. Dziļi risēs traktoru. Ja šeit viss ir ciets, tad purvā tur mežā ir mīksti. Mazākā kļūda, un tu esi palicis tur iekšā. Varbūt var glābties ar izkraušanu, bet ja nepalīdz viss, ir jāvelk ārā. Tas vēl paveicās, ka harvesters vēl bija cirsmā, un viņš zāģēja to visu. Ja nav harvestera un viņš jau ir aizbraucis uz citu cirsmu, mēs paliekam vieni paši. Un ja tas notiek vakarā vai naktī, tad vēl ir jāgaida, kamēr atbrauks tas, kurš izvilks ārā no šitādiem apstākļiem, lai var turpināt strādāt. Tas arī ir laika zaudēšana, tāpēc ir daudzi faktori, kas nav atkarīgi no tevis, bet tev ir jāpaliek mežā. Tu nevari tāpat vien pamest to visu pasākumu un doties projām. Pie manis viss. Ja ir kaut kādi jautājumi, kas grib kaut kādu tēmu aprunāt sīkāk, jūs pierakstiet jautājumu un obligāti šito tēmu pacelsim un varbūt uztaisīsim atsevišķu video priekš šita. Šeit video būs no vienas manas darba dienas. Obligāti paskaties, kā arī mājaslapu apmeklē. Raksti.
Подписывайся.